Reliģijas uzdevums nav pētīt, kā pasaule darbojas, lai gan zinātne lielā mērā, tāda zinātne, kāda mēs to šodien saprotam rietumu civilizācijā, ir izaugusi no kristietības atziņas, ka Dievs ir radījis pasauli, un pasaule ir laba. Dievs ir radījis cilvēku ar veselo saprātu, un nekas mums neaizliedz šo Dieva radīto pasauli pētīt. Ja? Tas izaug no šīs sākotnēji kristīgās atziņas un šī iekšējā impulsa, ka mēs esam brīvi Dieva radīti cilvēki, lai varētu priecāties par šo pasauli un to pētīt. Lūk, es domāju, pietiekami gudri, pietiekami inteliģenti un izglītoti cilvēki, zinātniekus ieskaitot un teologus ieskaitot, ļoti labi saprot, ka patiesībā zinātne un reliģija tās papildina vienu otru. Tās nestāv vienu otrai pretī, tās vienu otru papildina. Un par to liecina arī fakts, ka daudzi zinātnieki vienlaikus ir arī dziļi reliģiozi un specifiski arī kristīgi cilvēki. Tādi vislielākie šķērti, kā jau teicu, ir tieši par pasaules radīšanu vai rašanos. Un tie no jums, kas esat sākuši lasīt Bībelē ar pašu pirmo lapus, jūs zināt, tieši ar ko sākas Bībelē. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Zeme bija neiztaisīta un tukša, un Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem. Un tā tālāk, un tā tālāk. Kad mēs lasām šo Bībeles tekstu, pasaka, mīts, kaut kas tāds. Tāds maziem bērniem domāts, tur multeni var uzzīmēt, savu laiku bija tāds populārs, televīzijā rādīja multenis par Bībeles sižetiem, tad mēs tā varam iedomāties, ka Bībele, tā varētu arī kaut kā saprast. Bet es atradu internetā, es meklēju, kā tad zinātnieki apraksta pasaules rašanos. Un es atradu internetā vienu tādu, populāru zinātniskā veidā, tādu piezemētu jau tekstu, tādai plašākai lietošanai, kas nav specifiski tāds zinātnisks tekstu, kurā tad ir mēģināts aprakstīt, pašus esamības pirmsākumus. Un es jums mazliet gribu nolasīt šo tekstu. Man pašam ļoti patīk. Lielais sprādziens ir noticis pirms apmēram 15 miljardiem gadu. Visa metagalaktika pastāvēja kā materiāls punkts singularitāte, kas pēkšņi palielināja savus apjomus, izplašoties ar ātrumu apmēram 300 km/sekundē. Izplešanās rezultātā pasaules telpa strauji paplašinājās. Protoplazmas blīvums, kas sākumā miljardu reižu pārsniedz ātomu kodola blīvumu, tikpat strauji samazinājās. Ekstremālajos apstākļos kā pirmās izveidojās ļoti smagās X daļiņas. Kad daļiņu enerģija kļuva mazāka par X daļiņu miera masas enerģētisko ekvivalentu, jauna X daļiņu veidošanās vairs nevarēja notikt. Skaidrs, loģiski. Telpas apjomiem pieaugot, šīs smagās nestabilās daļiņas sabruka vieglākās elementāru daļiņās, un jau apmēram 10-35 sekundē pēc lielā sprādziena sākuma tās visas bija beigušas eksistēt. Taču X daļiņas varēja sabrukt nesimetriski, un līdz ar to kvarku, kas vēlāk veidoja protonus un neitronus, izveidojās vairāk nekā antikvarku, apmēram attiecībā 1:10 pakāpē. Savukārt kvarki un antikvarki nepārtraukti sadroties anihilēja, pārvēršdamies elektromagnētiskā starojuma fotonos ar ļoti lielu enerģiju, kas ir ļoti cietos gamma kvantos. Taču izanihilēt varēja ne visi kvarki un antikvarki, bet tikai tie, kam pārīgi gadījās attiecīgā daļiņa vai antidaļiņa. Nelielais kvarka ekscess saglabājās, dodot materiālu lieliskās pasaules izveidošanai. Cietie kastie gamma kvanti kādu laiku kavēja sarežģītāk kodolsistēmu veidošanos. Taču šajos ļoti ātri mainīgajos apstākļos ritēja sarežģīti un dinamiski miedarbības procesi, kur rezultātā apmēram 1 sekundi pēc izplašanās sākuma, tas ir, kad metagalaktikas izmērs sasniedz apmēram 300 000 km, aizņemot nedaudz mazāku sfēru par to, ko ierobežo pašreizējā mēnesis orbīta, matērija sastāvēja galvenokārt no stabilajām elementāru daļiņām, fotoniem, neitrīno, antineitrīno un nelielu nuklonu un
elektronu piemaisīja. Skaidra lieta. Es izlasu, man viss ir skaidrs. Es lasu tur Bībelē, tur kaut kāda gaisma, tur tumsa, tur Dieva gars, blēvis. Es lasu šo, nu viss ir skaidrs. Ja? Viss ir skaidrs. Es nezinu, kas ir autors. Ko es ar to gribu teikt? Man lielākā daļa šeit nav skaidra piedošana. Ja? Vienkārši cita valoda. Ideja tad ir tā pati, bet valoda, jēdzieni, simboli, tēli ir vienkārši cita. Jūs saprotat to ideju, ja? Katrs laikmets cilvēki izvēlas savus izteiksmes līdzekļus, kā aprakstīt realitāti, kuru viņi saprot un kuru viņi pēta un kuru viņi piedzīvo. Un jautājums šeit ir tikai par dziļumu, kādā tad šie cilvēki ir spējuši iedziļināties lietās, un runa ir tikai par valodu, kādu šie cilvēki lieto. Es atceros ļoti labi no savām studijām, kad mums teoloģijas fakultātes studentiem tieši par pasaules radīšanu lekcijas lasīja viens no Salaspils atomreaktoru tur tā institūta, kas viņiem tas pa institūtu, viens no tādiem ievērojumiem Latvijas, teiksim, fizikiem, profesors Tambergs, un ekselēt un eleganti ejot pantu pa pantam Bībelē, viņš eleganti parādīja, kā tieši tas pats ir atklāts un aprakstīts mūsdienu astronomijā, fizikā, ķīmijā un tā tālāk. Ja? Eleganti, vilnams paralēlis ar vienu un otru. Lūk, atšķirības starp šiem abiem aprakstiem ir tikai tā, ka Bībeles teksts ir 1000 gadu vecs, nu šis savukārt ir kaut kādus pāris gadus vecs. Ja? Tā ir vienīga atšķirība. Kā jau teicu, zinātne mēģina detalizēti, chronometrēti, nevelti te 10 mīnus 35 sekundes pēc lielā sprādziena, vai tur vēl kaut kādi rādītāji. Zinātne mēģina detalizēti, chronometrēti aprakstīt esošos procesus. Kamēr Bībeles uzdevums ir gluži cits, tā mēģina pateikt, kāpēc vispār pasaule eksistē? No kurienes? Kas ir ideja? No kurienes tā nāk vispār? Un kas ir tās pastāvēšanas mērķis, jēga, uzdevums? Un Bībele saka, pasauli ir Dieva radība. Viņš, Dievs pats ir tās cēlonis un mērķis. Un, ja esat lasījuši Bībeli, tad zinat, pasauli tiek radīta 6 dienās. Senebreju vārds Jom, ko burtiski tulkojam kā diena, to var tulkot un saprast arī kā laikmetus. Un ja mēs skatāmies pasaules radīšanas struktūru, pirmā dienā, kas tiek radīts, 2., 3., 4., tad mēs ievērojam interesantu attīstību, ka sākotnēji rodas kaut kādas vienkāršākas lietas, tad uz šo vienkāršāko lietu bāzes rodas sarežģītākas lietas, uz šo sarežģītāko lietu bāzes rodas vēl sarežģītākas lietas. Citiem vārdiem mēs redzam to pašu, sauksim to par evolūciju, lai gan tiklīdz kā viena daļa kristīga cilvēka sadzird šo vārdu, viņiem uzmetāt zosādi, jo tas uzreiz ir Darvins un visas tās ateistiskās propagandas un tā tālāk. Bet mēs redzam šo attīstību un vēl vairāk. Vienā brīdī Dievs saka tādu tekstu, lai zeme izdod zaļus stādus un augus. Un vienā brīdī viņš saka, lai jūra izdod. Citiem vārdiem, pati daba piedalās šajā te radīšanas procesā. Tā kā galvenā vēsts visā šajā ir, ka esamības pamatā ir Dieva